Pēc būtības par šādiem vārdiem viņam būtu jāsēž cietumā. Visi mūsu vietējie mēdīji stāstīja, vai, cik slikti. Viņš aicina uz kara uzsākšanu pret Latviju, ka viņš ir svoločs. Ja. Uzruna ļoti izcila, viņam viss patika, viņš piekrīt katram vārdam. Bet runa ir šoreiz nevis par Ameriku, bet par Latviju. Cik var muldēt par to Rail Baltica? Un tas principā varētu rast risinājumu, kāpēc Rail Baltica projekts ir vajadzīgs. Zem Daugavas varētu tikt izbūvēts tunelis, nevis tilts. Lai izpatiktu klimata kultam, mēs esam sevi uzspieduši enerģētikas politiku, kas padara mūsu cilvēkus nabadzīgākus. Par to, ka mēs būvējam atomelektrostaciju tieši Latvijā, ka beidzot kaut kas sakarīgs ir izskanējis no Latvijas, tai visai kustībai ir savi lobisti, kas pelna naudu. Kamēr mūsu enerģija ir dārga, tikmēr mēs esam nekonkurētspējīgi. Ainār, ir tāda 6 rokas spiediena teorija, ka katrs cilvēks uz šīs zemes no mums ir attālumā tikai 6 rokas spiediena. Es šodien piecēlos, sapratu, ka ASV prezidents Trumps man ir 1 rokas spiediena attālumā caur tevīm. Tu nesen esi apmeklējis ASV un arī bija vienā telpā ar ASV prezidentu Trumpu. Kā dzīvo šodien Amerika? Amerikā notiek ļoti liels pārmaiņas. Amerikas ekonomika sāk attīstīties neticamiem tempiem. Simtiem uzņēmumu patreiz būvē savas ražotnes, pārceļ no ārzemēm, gan Amerikas kompānijas, gan ārvalstu kompānijas, sākot ar Apple, John Deere un citām lielām Amerikas kompānijām, un, protams, arī, kā es teicu, ārzemju kompānijas. Pēc 3-4 gadiem Ameriku vairs nevarēs pazīt, jo tas viss, kas ir saistīts patreiz ar augstām tehnoloģijām, ar saucamo mākslīgo intelektu, AI, mēs redzam to, ka pasaules vērtīgākā kompānija šodien ir Nvidia ar apmēram 5 triljonu kapitalizāciju. Mēs redzam, ka Alphabets, jeb kompānija, kurai pieder arī Google, viņu kapitalizācija jau arī pārsniegusi 4 triljonus. Vienkārši tas, kas šodien notiek, to mēs pat prātam nevaram atvērt. Bet jautājums ir cits. Ja. Protams, apmeklējot ASV, man bija unikāla iespēja piedalīties nacionālajās lūkšanu brokastīs, kur tūkstošiem cilvēku no visas pasaules bija sabraukuši. Jā, šajā pasākumā uzstājās arī ASV prezidents Donalds Trumps. Viņam bija paredzēta pusstundas uzruna, bet rezultātā viņš uzstājās 1,5 stundu. Viņš noturēja publikas uzmanību, un tie cilvēki, kas pēc tam komentēja viņa uzstāšanos, daudz bija pārsteigti, ka viņš savā cienījamā vecumā varēja norunāt tā, kā daudz jaunieši pat nespētu to izdarīt. Tā kā Trumps ir labā formā un viss ir labi, bet runa ir šoreiz nevis par Trumpu, nevis par Ameriku, bet par Latviju. Mēs redzam to, ka šodien, kad jau pagājis vairāk nekā gads, joprojām nav bijuši tikšanās ar augstākajām amatpersonām, ar ASV prezidentu. Diemžēl tas nav noticis. Un, diemžēl, tam ir arī iemesli, jo Latvija nav spējusi skaidri nodefinēt savu biznesa attīstības plānu, jo Amerika šodien skatās ļoti pragmatiski, kādā veidā ieinteresēt citas valsts, jeb kā citas valsts ieinteresēs Ameriku. Ja? Un te nepietiek šoreiz tikai ar dziesmu un deju svētkiem, kuri pie mums notiek un ir fantastiski. Viņi grib runāt par ekonomiskiem jautājumiem. Diemžēl nācās dzirdēt arī no augststāvošām amatpersonām, ar ko man bija tikšanās. Es tikos gan ar senatoriem, gan ar kongresmeņiem, gan ar dažādu citu institūciju pārstāvjiem. Un viņi nav apmierināti, piemēram, ar situāciju, kas ir mūsu aizsardzības ministrijā. Viņi nav apmierināti ar to, ka Amerikas kompānijas patreiz tiek ignorētas. Un viņi neizpratnē, ja mēs gribam, lai Amerika aizstāv Latviju, ignorēt Amerikas kompānijas, atstumt, tas ir tas, kas notiek šodien aizsardzības ministrijā. Un viņi teica tā, ka tik sliktas attiecības ar aizsardzības ministru nav bijušas nekad. Jā, tas nozīmē, ka progresīvie, kuriem strateģiskie partneri ir pro-Hamas kustības, pro-Palestīna, šodien ir nostājušās pret Ameriku nevis vairs tikai vārdos, bet arī darbos. Ja, un amerikāņi to man skaidri arī pateica. Viņi labi apzinās to, ka Latvijā notiks vēlēšanas 3. oktobrī. Viņi seko līdzi partiju aktivitātēm, un viņi uztver Latviju pirmajā vietā kā partiju, kura ir visas iespējas uzvarēt nākamajās vēlēšanās. Līdz ar to šīs sarunas bija jau praktiskas, nevis tas, kas tikai notiek šodien Latvijā, bet kas notiks pēc nākamajām vēlēšanām. Un tas, ko es varu arī šodien skaidri pateikt, ka amerikāņi nodefinē savas intereses, tātad viņus interesē, lai Latvija būtu
prognozējuma valsts, un viņi teica, ka galvenā Latvijas problēma šodien ir vājā ekonomika. Tā arī viņi teica, Latvijas ekonomika attīstās slikti, mēs atpaliekam ne tikai no Eiropas kopumā, bet no Igaunijas un Lietuvas, un viņi redz, ka principā tā ir stagnācija. Mēs dzīvojam uz parāda, tas ir tas, ko amerikāņi arī skaidri man pateica, tas, ko mēs esam runājuši jau daudzu gadu garumā, aizņemoties 2 miljardus gadā, neinvestējot attīstībā, ir viss slikti. Apkaunojamais projekts Rail Baltica, viņi taču redz, viņš ir bezjēdzīgs. Jā. Viņi uzdot jautājumus, priekš kam ir vajadzīgs projekts, kuram nav nekāda pievienotā vērtība. Tas koridors caur Salaspili, viņš ir bezjēdzīgs. Kāpēc? Es paskaidrošu to, ko man arī teica amerikāņi. Tātad mums ir viens šodien poligons Ādažos. Mēs plānojam būvēt, attīstīt vēl vienu poligonu Sēlijā. Šīs sliedes neies ne caur vienu poligonu, viņas nenodrošinās nekādu loģistiku. Un tieši tāpēc tas redzējums, to, ko mēs ar amerikāņiem apspriedām, ir nevis realizēt šo projektu tādā veidā, kā tas šodien ir iespējams, jeb kā ir ieplānojuši kaut kādi plānotāji daudzu gadu garumā, kā mēs redzam, un nekas īsti nenotiek. Bet realizēt projektu tomēr caur Rīgas ostu. Un tas varētu būt unikāls variants, kā es redzu. Doma nesen pieņēma lēmumu realizēt ziemeļu šķērsojumu un varētu šo ziemeļu šķērsojumu, kas ies un savienos pilsētas centru un principā Ādažus, un tas arī vistiešākā veidā būs saikne ar Ādažu militāro poligonu, kad varētu ne tikai realizēt autoceļu, bet arī dzelzceļu. Tātad dzelzceļš varētu iet līdz Rīgas ostai, kur attiecīgi varētu tikt izveidots liels loģistikas parks, kas nodrošinātu arī militāro saikni ar Ādažu poligonu, un vienlaicīgi, lai no ostas būtu iespējams arī šīs visas kravas vest arī uz Eiropu. Līdz ar to tur parādītos Rail Balticam projektam reāls sausais atlikums. Tātad platās un šaurās sliedes satiekās ostā, milzīgs loģistikas parks, un tad mēs varam apkalpot rietumus, austrumus, ziemeļus, vienalga kā. Tagad, kad iet savienojums caur Salaspili, viņš ir bezjēdzīgs, viņš nenodrošina nekādu militāro drošību. Tas, par ko pēdējā laikā ir runāts, tas viss ir pilnīgi garām. Un šeit es amerikāņiem piekrītu, tā kā šis varētu būt ļoti labs risinājums. Un tas principā varētu rast risinājumu, kāpēc Rail Baltica projekts ir vajadzīgs Latvijā, bet tad ir jāapstādina šī būvniecība, un pats svarīgākais ir tas, ka, piemēram, zem Daugavas varētu tikt izbūvēts tunelis, nevis tilts, kas būtu arī kara gadījumā daudz drošāks, jo tunels nodrošinātu to, kad dzelzceļa satiksme varētu tikt atjaunota vienalga pie kādiem apstākļiem. Par ziemeļu šķērsojumiem. Jā, tieši ziemeļu šķērsojums, un tas būtu jaunais koridors arī Rail Baltica. Vienlaicīgi mums būtu jāatsakās no šī nevajadzīgā tilta Salaspilī, tur, kur ir Rīgas HES, kas ir pilnīgi bezjēdzīgs, dārgs projekts, par ko tagad televīzijā tiek runāts. Nu, lūk, un mēs varētu palikt tikai pie viena šķērsojuma tuneļa, kas ietu attiecīgi paralēli, jeb kopā ar ziemeļu šķērsojumu, vienlaicīgi viņš savienotu Ādažu poligonu ne tikai ar ostu, bet arī ar lidostu Rīga. Lidostas Rīga galvenais skrejceļš, jeb vienīgais skrejceļš ir visgarākais Baltijā. Tur var sēsties visa veida ne tikai pasažieru lidmašīnas, bet arī militārās lidmašīnas. Un tad ap lidostu varētu tikt izveidots liels tehnoloģiskais parks, kurā varētu piedalīties dažādas amerikāņu kompānijas. Tā ir vīzija, to, ko mēs apspriedām ar amerikāņiem, un pats svarīgākais tas, ko es vēlos teikt, kad tiešām viņi apstiprināja, ka Sēlijas poligons ir ļoti nozīmīgs, līdz ar to amerikāņi seko visām šīm aktivitātēm. Plus to, ko mēs arī runājām, to, ko viņi arī zina, kad ar enerģētiku mums arī ir visādi izaicinājumi. Viņi saka, kāpēc jūs paši neko nedarat, piemēram, atomelektrostaciju. Un to, ko es esmu teicis jau daudzkārtīgi, iespējams, mums vajag Latvijas valdībai vienoties ar Amerikas valdību par to, ka mēs būvējam atomelektrostaciju tieši Latvijā. Un tas mums dotu unikālu iespēju, jo jaunās tehnoloģijas ar IT, AI biznesu saistītas, viņiem ir svarīga elektroenerģija.
un viņiem vajadzīgs liels apjoms. Un tas automātiski varētu rast iespēju piesaistīt milzīgas amerikāņu kompānijas, tās top lielās kompānijas, kuras varētu arī Latvijā tikt izvietotas. Tā kā ar Ameriku ir jāstrādā, jārunā ar viņiem atklātā biznesa valodā, un Amerika var kļūt par vienu no lielākajiem un strateģiskākajiem arī investoriem gan drošības jomā, gan arī ekonomiskajā. Un arī Latvija kļūtu pilnīgi enerģētiski neatkarīga valsts. Jā, bet pats galvenais ir tas, ka mums beidzot jāsāk strādāt, cik var muldēt par to Rail Baltiku. Tas, ko es patreiz izstāstīju, tas ir risinājums, kā saglabāt Rail Baltiku, jo patreiz būvēt vienu ceļu, dzelzceļu šeit pilsētas centrā, kur ir zelta pāles uzbūvēts, ir bezjēdzīgi. Būvēt vēl vienu dzelzceļu, kas ir bezjēdzīgs Salaspilī, ir ļoti dārgi un tas ir izšķērdīgi. Līdz ar to visa Rail Baltica ir jāsavieno ar ostu, šaurās platās sliedes, loģistikas parks, amerikāņi iekšā visā šajā biznesā, ņemot vērā, ka viņus, kas interesē. Un, protams, es arī apspriedu jautājumu par tranzītu. Un viņiem šī ideja par to, ka amerikāņi varētu nākt kā dalībnieki Latvijas dzelzceļā arī šķita ļoti interesanta, jo viņi to biznesu pārzina, jo skaidrs ir tas, ka Latvijas visi dienesti, visas struktūras liks tiks lielu šķēršļus, neatkarīgi no tā, pat ja karš rīt beigsies Ukrainā, tāpēc uzņēmums, kurš patreiz strādā ar zaudējumiem, ņemot vērā, kad esošā koalīcija runā par to, ka ir jānojauc sliedes, ir nepieciešams, piemēram, pieņemt lēmumu, piemēram, uz 50% vismaz piesaistīt Amerikas strateģisko partneri, kurš nodrošinās kravu plūsmu. Ko mēs ar to iegūsim? Mēs nodrošināsim to, ka kravas no Centrālāzijas, Ķīnas, vienalga no kurienes, jā, arī no Baltkrievijas. Viņi ņem sankcijas no Baltkrievijas, un ja amerikāņi pieņem lēmumu vest Baltkrievu kravas, piemēram, jā, lai ved. Lai amerikāņi ved jebkuras kravas, bet galvenais ir tas, Latvijas dzelzceļā būs cilvēkiem darbs, būs iespēja cilvēkiem strādāt gan Rīgas ostā, gan Ventspils ostā, gan Liepājas ostā, Rēzeknes un Daugavpils transporta mezglos, arī Jelgavā būs darbs, tā kā mēs varam to visu atrisināt. Bet problēma ir tāda, kad ir jānomaina šī esošā vara, kas ir bezjēdzīga, nespējīga, kuriem nav nekādu ideju, un viņi sēž un principā tikai notrālina nodokļu maksātāju naudu un aizņem to naudu. No ASV uz Minheni šogad notika arī ikgadējā Minhenes drošības konference, kur uzstājās šoreiz ASV valsts sekretārs Rubio, bet pagājuši gadu uzstājās viceprezidents Vence. Šogad Rubio uzruna bija pēc būtības ļoti līdzīga Vensa uzrunāja gadu atpakaļ. Tikai gadu atpakaļ visi mūsu vietējie mēdī stāstīja, vai, cik slikti, un ar Eiropā arī visi bļāva, ka tūlīt sagraus mūsu to vienotību, tūlīt kas te sāksies, bet šogad viss tā kā pamainījās. Pat mūsu valsts prezidents Rinkevičs pateica, ka viņam uzruna ļoti izcila, viņam viss patika, viņš piekrīt katram vārdam, kas ir mainījies pa gadu. Prezidents Rinkevičs rīkojas ļoti gudri, jo ir jāsaprot to, ka, kā teica LRT, ir jāpārdzīvo 3 gadus Trumps, un pēc tam nedod Dievs vēl būs Vence. Viņš saprata, ka to, ko daži sorosisti te ir pateikuši, ka tas ir ļoti bīstami Latvijai, un viņš tāpēc arī sūta skaidru signālu Amerikai, ka Latvija grib sadarboties, un es ļoti pozitīvi vērtēju šo prezidenta Rinkeviča viedokli, ka beidzot kaut kas sakarīgs ir izskanējis no Latvijas, jo mēs, kā pierobežas valsts, kura ir tiešā robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, mēs lielā mērā, jeb vispār esam atkarīgi no Amerikas atbalsta, lai šeit viss būtu droši. Tāpēc mums ir jāatbalsta Amerika. Mēs neesam Portugāla, mēs neesam kaut kāda tur cita Eiropas valsts, kurai nav nevienas robežas ar austrumiem. Mums ir šī robeža, tā kā prezidents rīkojies ir pareizi. Kas attiecās par pašu Rubio, viņa runa bija skaidra, cieta, saprotama, un amerikāņi skaidri pateica, jā, viņi ir tā galvenā liela valsts, ap viņiem viss grozās, viņš skaidri pateica, ka Eiropa ir vāja, Eiropa nespēja pieņemt lēmumus, bet viņi ir ieinteresēti sadarboties ar Eiropu, jo tā ir vēsturiska vieta. Viņš teica, ka ASV ir Eiropas bērns. Jā, bet kontrolē pasauli šodien galvenais pasaules valdnieks ir Amerika, un tas visiem bija jāsaprot. Un ja kāds spēlē spēli, ka gaidīsim, kad Trumpa laiks beigsies, lai Dievs nedod Rubio neievēl, Vences atvainojas, lai neievēl
to, ko saka LR, tad to mēs atļauties nevaram. Un tieši tāpēc prezidents ir rīkojies pareizi, valdība, diemžēl, ar to, ko es teicu, it sevišķi progresīvā šī vadība, kas čakarē amerikāņu kompānijas aizsardzības jomā, viņas principā spēlējas ar valsts drošību, viņi apdraud pēc būtības, viņi būtu jāpadzen pēc iespējas ātrāk. Un Latvijai ir vajadzīga valdība, kas ir pro-amerikāniska un vienlaicīgi pro-trumpiska. Tagad Latvijā jau ieradusies ir jaunā vēstniece, viņa ir trumpiste, kādam patīk vai nepatīk, bet viņu deleģē Trumps uz šajien, Trumps administrācija. Līdz ar to mums ir jābūt ļoti ciešās attiecībās. Pirmkārt, politiskās, otrkārt, biznesa attiecībās. Bet, diemžēl, tas nebūs iespējams, kamēr pie varas būs šī progresīvā kustība pro-Hamas un pro-Palestīnu. Tu jau minēji par to, ka Rubio pēc būtības teica, ka viņam arī nevajag vājus sabiedrotos, un Eiropa, kā teica, arī vāja. Un viņam tādu gribētu citādi nolasīt, ko viņš pateica. Lai izpatiktu klimata kultam, mēs esam sevi uzspieduši enerģētikas politiku, kas padara mūsu cilvēkus nabadzīgākus, kamēr mūsu konkurenti izmanto naftu, ogles, dabasgāzi un visu pārējo ne tikai savas ekonomikas darbināšanā, bet arī kā sviru preķi mūsējo. Kāpēc Amerikā saprot, ka viss šis zaļais kurs un tā zaļā kustība tā ir pēc būtības krāpšana un savas ekonomikas bendēšana, bet Eiropā ar Fonda Lējena priekšgalā joprojām, un arī Latvijā, jo mēs nesen pieņēmām to klimata likumu, joprojām negrib to saprast? Tāpēc, kad tai visai kustībai ir savi lobisti, kas pelna naudu par pētījumiem, par visu šo zaļo farsu, visu laiku teica par globālo sasilšanu. Nu ko? Esam sasnieguši globālo sasilšanu. Ārā šodien ir -10 grādi, pusotru mēnesi jau ir kārtīga ziema, kurā ir -20, -30 grādi. Nu, kurš tagad vēl stāstīs, ka tas ir globālās sasilšanas rezultāts? Latvijā nav nekādas globālās sasilšanas, līdz ar to mums pēc iespējas ātrāk ir jāatgriežas pie tā, lai mūsu enerģija būtu pēc iespējas lētāka. Jo kamēr mūsu enerģija ir dārga, tikmēr mēs esam nekonkurētspējīgi. Un tāpēc es runāju par atomelektrostaciju, kas var saražot lētu elektroenerģiju, bet tad ir jābūt apjomam ar klientiem, kas ir gatavi to arī patērēt, lai mēs varam arī eksportēt. Visa Baltija. Jā, visa Baltija. Jā. Kāpēc Igauniem tas jādara vai Lietuviešiem, un mēs tikai no viņiem pēc tam pērkam? Tā kā LNG termināls mūsējie muldēja gadu desmitiem, Leiši uztaisīja LNG, un mēs tagad pērkam šo sašķidrināto gāzi no LNG termināla Lietuvā. Tā kā jāpieliek tam punkts, ir nepieciešama valdība, kas ir spējīga sakārtot visas šīs lietas, jo tā kā tagad tas viss notiek, tā turpināties vairs nevar. Un man ir liels prieks, ka tiešām amerikāņi ir gatavi sadarboties, un mēs varam būt strateģiski partneri, ja mēs piedāvājam Amerikai biznesu šeit. Mums nevis amerikāņi atnāks un pateiks, ko viņi te grib, ja mums ir jāpiedāvā šis redzējums. Un tieši tāpēc, kā es teicu, šis Rail Baltica projekts, lūdzu, mēs varam pagriezt viņu sadarbības virzienā kopā ar amerikāņiem. Jo tāds kā tagad šis projekts, viņš nav vajadzīgs. Viņš ir jāapstādina, viņš ir bezjēdzīgs, bez pievienotās vērtības. Bet ja mēs šo projektu varam ar amerikāņiem realizēt, ja mēs varam Latvijas dzelzceļā sadarboties ar amerikāņiem, ja mēs varam, valdība var sadarboties atomelektrostacijas projektā, arī Ādažu un Sēlijas poligonā, militārā jomā, viss, ja mums būs pilna pakete un Amerikas investīcijas nāks aizvien vairāk un vairāk šeit Latvijā. Mums tāds pagaidām vēl pilsonis Mamīkins, kurš arī bijušais Eiropas parlamenta deputāts, un pavisam nesen viņš mēnesi atpakaļ Krievijas televīzijā diezgan skaidri un taisni, bez nekādas pārprašanas pateica, ka aicina Krieviju ar Orešniku, tas ir raketēm, sist pa Baltiju. Пусть они умрут. Нужно запасаться попкорном и тихонько смотреть. И если уже тренироваться орешником без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте по Прибалтике, потому что их не жалко. Kas mums būtu jādara ar šādiem pagaidām vēl Latvijas pilsoņiem? Latvija pirmajā vietā partija vienmēr ir iestājusies par sabiedrības saliedēšanu. Bet bāze, uz kuras mēs aicinām saliedoties, tie ir visi Latvijas patrioti, kas ir par Latviju apvienojamies. Jo tā politika, kad visi krievalodīgie tiek nosaukt par okupantiem, okupantu pēstešiem, tā ir bīstama. To neatbalsta arī Amerika, starp citu. Jā.
Tātad mēs gribam apvienot visus Latvijas pilsoņus, kas ir lojāli, kas grib dzīvot Latvijā, kas redz savu nākotnē Latvijā, kas redz savu bērnu un mazbērnu nākotni Latvijā. Bet tas nekad neattieksies uz tādiem cilvēkiem, neliešiem kā Mamīkins. Viņš ir nelietis, jā. Viņš pārdevies ir, ja, un šādus cilvēkus izmanto. Jā, šodien notiek karš Ukrainā. Krievija ir iebrukusi, un tur notiek karš. Tur cilvēki mirst, ja. Bet agri vai vēl šis karš beigsies, un Eiropa un atkal sadarbosies. Jā, ar Krieviju, ar Baltkrieviju sadarbosies, jo nevieni valdnieki nav mūžīgi. Ja. Vai tas notiks pēc gada, pēc 5, 10, mēs nezinām, bet kā es esmu teicis daudzkārtīgi, šis dzelzs priekškars ir kritis, Padomju Savienība sabrukusi, tā kā viss mainās, ja, bet tas, kas nemainīsies, ka Latvijai vienmēr blakus būs kaimiņš Krievija un Baltkrievija, un mums nāksies pēc kara, pēc sankcijām atkal sākt sadarboties, bet tas, ko dara Mamīkins, ja, tā ir nelietība, viņš sēž Krievijas nacionālajā televīzijā, Rasija, un saka, ka vajag iepirkt popkornu, skatīties, kā tiks nogalināti cilvēki šeit, un ka principā viņam nav žēl Baltiju, ja, ka vajag ar Orešņiku, ar šīm principā bombardēt Baltijas valsts, tas bombardēt ko? Ne tikai Rēzekni un Daugavpili pierobežu, tas ir bombardēt Rīgu, Ventspili, Liepāju, Cēsis, Valmieru, visu Latviju. Un viņš to saka tiešajā televīzijā. Pēc būtības par šādiem vārdiem viņam būtu jāsēž cietumā, tā nav vārda brīvība. Tas ir aicinājums Krieviju bombardēt Latviju. Viņš ir pretvalstisks elements, viņš ir nelietas. Ja? Tas, ko patreiz ir jādara, pirmkārt, jāmēģina atņemt viņam pilsonība, jāapskatās, kā to izdarīt. Plus, ir nepieciešams tiešām izsludināt viņu starptautiskā meklēšanā, lai viņš, ja viņš pāries Krievijas robežai un mēģinās te kaut kur braukt uz Briseli, viņš ir jāiztur, lai iebāzt viņu cietumā, ja, jo viņš šodien, tā nav naida kurināšana, viņš aicina uz kara uzsākšanu pret Latviju. Un laikā, kamēr viņam ir vēl Latvijas pilsonība, tā kā viņš ir neliets un ar šādiem cilvēkiem jātiek galā. Un es varu skaidri pateikt, Latvija pirmajā vietā šodien skaidri pasaka, ka mēs gribam aicināt apvienoties visus Latvijas pilsoņus, neatkarīgi no tā, vai dzimtā valoda ir latviešu, krievu, ukraiņu, baltkrievu, ebreju, lietuviešu, poļu. Visi tie, kas dzīvo, kas ir pilsoņi, apvienojamies kā vienota nācija, bet tie, kas ir nelieši tādi kā Mamīkins, ar tādiem mums nav pa ceļam. Tādi, kas saka, labāk, lai brauc projām vai ne, jo tādi cilvēki kā Mamīkins Latvijai nav vajadzīgi. Un gribu pateikt, kas man pārsteidza, tad, kad es paziņoju par Mamīkinu, absolūtais vairākums krievolodīgo, tie, kas sociālos tīklos seko man, ja, visi nosodīja viņu. Viņi nosodīja Mamīkinu un teica, ka viņš ir svoločs, ja, ka viņš tur ir aizbraucis un aicina nogalināt cilvēkus. Kā cilvēks dzīvo šeit, un viņš izlasa to, ka Mamīkins saka, sāciet bombardēt Baltijas valstis, sāciet nogalināt Latvijas cilvēkus. Ja. Tas pat nav nelietība, tas ir noziegums pret Latviju, un šādam cilvēkam tiešām būtu jāsēž cietumā.